Pagājušajā piekdienā apmeklēju Amaplantu rūpnīcu Jelgavā, kurā ir uzsākta autobusu montāža un attiecīgi piedalījos pasākumā par godu pirmo autobusu palaišanai. Pozitīvi pārsteidza Jelgavā ražota autobusu kvalitāte, nerūsējušā tērauda rāmis un virsbūve, kompozīta materiāli Eiro 5 prasībām atbilstoši dzinējs. Tiešām redzam, ka Latvijā varam ražot kvalitatīvus autobusus un ka Latvijā atzimst autobūve, un tas ir priekšnoteikums tam, lai Latviju varētu atkal uzskatīt par attīstītu industriālu valsti. Šīs nedēļas valdības sēdē apstiprinājām vairākas jaunas Eiropas Savienības fondu programmas. Pirmā ir jauno produktu programma, kurā esam iedalījuši 34 miljonus latu, kas palīdzēs mūsu ražotājiem attīstīt jaunus produktus, un maksimālā summa vienam projektam ir 1 miljons latu. Tāpat paredzējām 6 miljonus latu programmai, kas saistīta ar eksporta veicināšanu un ārējo tirgu apguvi. Diemžēl šonedēļ turpina attīstīties skandāls ap Air Baltica, un te es uzskatu, ka Fliga kungam tomēr būs jāizšķirās, vai viņš vēlās turpināt vadīt uzņēmumu Air Baltica un koncentrēties uz Air Baltica attīstību, vai arī vēlās nodarboties ar visādām citām aktivitātēm, attīstīt kādas citas avio sabiedrības vai citus uzņēmumus. Šajā gadījumā tiešām ir svarīgi, lai Fliga kungs spētu nokoncentrēties, ko viņš pats īsti vēlās darīt. Tāpat bija spiests vērsties prokuratūrā ar iesniegumu par Šlesera un Fliga kungu noslēgto akcionāru līgumu, kas būtiski ierobežo valsts kā vairākuma akcionāra iespējas uzņēmumu pārvaldē. Ārpolitikas jomā šonedēļ būtiskākie notikumi ir Baltijas valstu ministru padome, kurā piedalīsies arī Igaunijas un Lietuvas premjeri, kur mēs apspriedīsim ekonomiskās sadarbības jautājumus, reģionālo drošību un sadarbību ar Ziemeļvalstīm, kā arī Baltkrievijas premjera vizīte, kopā ar kuru piedalīšos izstādes Belexpo atklāšanā un pārunāšu pamatā divpusējās sadarbības un tranzīta jautājumus. Un gan Baltijas valstu premjeri, gan arī Baltkrievijas premjeras piedalīsies Baltijas ekonomikas fórumā.